Tev acīm redzot, jau viss ir, tu jau esi līdz tam nonācis. Es arī esmu īsti, es uzskatu, man ir diezgan atbildīgs darbs, par ko man jau vairs nav stress, un kādus 4-5 gadus atpakaļ es tieši šo amatu, visu biznesa attīstību mācījos, un man bija tāds stress, vai kā tu vispār, kā tiks galā visu, un kā es varu pajautāt tam cilvēku, kā es varu uzzvanīt vienkārši viņam, viņš taču ir miljonārs, es taču nevaru tā vienkārši viņam pēc tam, tā aiziet tas pirmais zvans vai ko, un nav, viņš pateica, nē, nekas nenotika tur. Un tad kaut kā ar laiku... Lodi kaklā neielaid. Jā, un tad kaut kā ar visiem stresiem es pats esmu nonācis līdz tam, kad es varu mierīgi čiliņā atbraukt un podcastā parunāt pa cipunētieši. Tā kā... Jā. Nē, tieši tā, tas tev izaudzē tā ir baigi labā štēle katrā gadījumā, jā. Man liekas, tas ir arī, ko tu teici, kad vajag sīkos aizvest, lai viņus nobiedē normāli. Jā. Sākas laicīgi jau dresēt, jau tā kā kāds vampīrs iznāk ārā, tur uga-buga. Nē, te jau nenāk vampīri ārā, bet vienīgi vienkārši pa dzīvu vampīri iznāk ārā. Es tur citu